koncertā skanēs Richarda Vāgnera mūzika par godu komponista 200. jubilejas gadskārtai. Prieks, ka šis koncerts notiek Rīgā un tieši Rīgas festivāla ietvaros, jo Vāgners arī šeit kādu laiku dzīvoja un strādāja. Un Vāgnera mūzikā man pašu ļoti fascinē domas plūduma nepārtrauktība. Šķiet, ka mūzika ir bezgalīga. Frāzes plūst un mainās, pāriet viena otrā, taču šķiet, ka mūzikas stāstījums ir tik bezgalīgs un plašs, ka klausītājs kaut kā pazaudē laika izjūti. Man pašam šis koncerts reizē būs arī kā tāda savdabīga debija opera mūzikas žanrā. Es dziedu briesmīgi, taču visa šī mūzika, šī Vāgnera mūzika, kas skanēs šoreiz klavierēm un tikai klavierēm, ir saistīta ar operu. Vāgnera paša fantāzija klavierēm, lai arī rakstītu tiešām arī oriģināli klavierēm, tā izklausās pēc opera mūzikas. Tā ir nemitīgi rečitatīva un ļoti dziedošas garas tēmas, ļoti dziedoša mūzika, un man būs jāliek klavierēm dziedāt, kas ir diezgan grūts uzdevums. Savukārt pārējie skaņdarbi šajā koncertā skanēs, tiešām tie būs saistīti ar Vāgnera opera mūziku vistiešākajā veidā. Arī Zigfrīda idila, kas būs Glena Gulda transkripcijā klavierēm, un tajā skanēs dažādas tēmas no Vāgnera operas Zigfrīds, un tāpat divas viņa opera mūzikas lapušu transkripcijas. Ferenca Lista brīnišķīgā, ļoti talantīgā vērpēju koris, talantīgā transkripcija vērpēju korim no operas Klīstošais holandietis, kā arī manis paša veidota transkripcija Izoldas mīles nāvei no operas Tristāns un Izolda. Vairums no mūzikas, ko jūs dzirdēsiet šajā koncertā, ir tāda, ko mūsdienās reti kurš pianists spēlē, un diez vai jums arī būs šajās dienās iespēja to dzirdēt kāda cita pianista interpretācijā. Nāciet un paklausieties!